Labrīt visiem! Jēzus Kristus vārdā šajā rītā. Skaists laiks, beidzot vasara ir sākusies, un par to ir prieks. Prieks arī bērns tādā kuplā pulkā redzēt. Laikam jau tāpēc, ka šodien ir māmiņu diena. Pareizi? Jā. Un tāpēc šādā arī sakarā mēs esam kopā nākuši šajā svētdienā, lai pieminētu arī atcerētos, nepieminēt, bet atcerēties un godināt mūsu māmiņas, kas mums ir dotas. Un tāpēc šo dievkalpojumu iesāksim kopīgi pielūdzot Dievu. Zemosimies. Jēzus, paldies Tev par šo rītu, kad varam nākt kopā Tavā vārdā, Tavā namā, lai Tavu vārdu pagodinātu, lai mācītos par Tev, lai pielūgtu Tev, godātu Tev, cienītu. Paldies, debes Tēvs, kad mums ir šī brīvība, ka mēs to varam darīt kopā nākot. Un es lūdzos, Jēzus, lai Tu svētī to, kas šajā dievkalpojumā notiks. Lai tas viss Tev ir patīkams, lai tas Tevi ceļ, lai tas stiprina katru vienu no mums, ir mums par iedrošinājumu. Un, Jēzus, mēs Tev vēlamies pateikties par žēlstību, kādu mums dāvāt, ka mēs varam dzīvot brīvā valstī, kurā ticība uz Tevi nav aizliegta, ka mēs to varam novērtēt un pateikties Tev par to, Jēzu. Mēs pasakamies par Bībeli, kur Tu mums esi devis, kas ir Tavs vārds, kas ir dzīvs. Mēs pateicamies, Jēzu, par visu, ko Tu dari mūsu dzīvēs. To lūdzos Jēzu Kristu Tavā vārdā. Āmen. Arī es jūs šajā rītā sveicu mātes dienā un ģimenes dienā, vai dalot tās atsevišķi, tad vēl pēc nedēļas vasaras svētkos arī mēdz svinēt ģimenes dienu. Bet katrā ziņā šī ir laba un priecīga diena, kad mēs pieminam savas mammas. Un lai Dievs mūs svētī šajā dienā. Tāpat arī mēs šajā dienā atceramies Otrā pasaules kara beigas. Lai ko kāds teiktu par kara sākšanās iemesliem vai par uzvaras rezultātu, lai vēsturnieki par to runā, mēs ar savu galvu domāsim līdzi, bet tas, ko mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka karš nav un ka mums ir iespēja tomēr sludināt evaņģēliju.
tā ir liela, liela žēlastība no Dieva. Nākošais, ko es gribu sacīt, ir, ka pēc 2 nedēļām mēs svinēsim Pāvila draudzes kora gadasvētkus. Tā arī ir liela Dieva žēlastība, ka Dievs mums dod tādu iespēju svinēt 126. gadasvētkus korim. Ar kora kalpošanu šī draudze iesākās, koras joprojām kalpo, un mēs varam būt Dievam pateicīgi par to. Savā vidū mēs ceram redzēt Talsu baptistu draudzes mācītāju Miervaldi Lindmani un arī Talsu draudzes kori. Tā kā plānosim to un nāksim šeit. Nākošais ir vēl pēc nedēļas, 29. maijs, svētdienā. Mēs plānojam pēcpusdienā noturēt vēl vienu dievkalpojumu, kurā mūsu draudzes jau esošais draudzes gans, Toms Bermaks, tiks ievadīts, tā teikt, arī savienības kalpošanā kā draudzes gans. Tā kā mums draudzēs dažādās vietās Latvijā ir lokālie draudžu gani un ir, tā teikt, savienības draudžu gani, kur ir savienības apritē. Un Toms jau ir sev pierādījis vairāku gadu garumā, kalpodams lokāli, un tāpēc tas ir dabīgi, ka viņš arī tiek atzīts savienības mērogā kā savienības gans un mācītājs. Tā kā 29. maijā plānosim otro dievkalpojumu 16. pēcpusdienā, arī ar pārstāvjiem no savienības, lai šeit mēs būtu kopā, priecātos, svinētu, uzticētu Tomu šajai kalpošanai. Un tad vēl pēc nedēļas, gandrīz piekdienā, mums ir iespēja būt koncertā 3. jūnijā Lielajā Dzintarā. Ir tādi flyeri, viņi tā labi krīt. Ir flyeri, kurus jūs varat padalīt cilvēkiem un aicināt uz šo koncertu. Sākotnēji bija domāts, ka tas koncerts būs pilnīgi par baltu velti, bet tad organizētāji ir tā izdomājuši uzskaitēji, ka varētu būt biļetes par 3 eiro gabalā, un šie ienākumi tiktu novirzīti bāriņu svētdienas, tā teikt, popularizēšanai. Un tāpēc, ja jūs vēlaties apmeklēt šo koncertu, tad šīs biļetes jūs varat saņemt šodien pēc dievkalpojuma, vai nu pie draudzes sekretārs Kristīnas, varbūt Kristīna var piecelties. Un jebkurā gadījumā, sākot ar šo dienu uz priekšu, gan pa nedēļu atnākot vai nu uz kanceleju, vai arī Kristīgajā grāmatveikalā pie Ausmas, sākot ar otrdienu. Ausuma var arī varbūt piecelties, ja? Tā kā jūs varat iet pie Ausmas grāmatu veikalā, tad, kad tas strādā. Nu tā kā mums ir daudz un dažādas iespējas, izmantosim tās Dievam par godu. Un arī gribu aicināt, pirmkārt jau pateikties visiem, kas jau ir izteikuši savu gatavību aizlūgt un atbalstīt misijā Ungārijā, kurā arī plānojam šajā vasarā braukt 3 cilvēki no Latvijas, arī es no Pāvila draudzes. Un es aicinu, lūdzu, ja kādu no jums saprot, es gribu par to lūgt, un es gribu arī finansiāli atbalstīt, jo šoreiz tā nometne, kas būs jāuztur tur uz vietas, tā vairāk būs uz mūsu latviešu komandu. Tā kā lūdzu, tad droši dariet to zinām un palīdziet. Un lai Dievs svētī, ka mēs tādā veidā varam arī pavairot tās svētības, ko Dievs mums ir devis Latvijā. Labdien, draudzi! Labdien, katrs, kurš ir nācis uz Pāvila draudzi šajā rītā, meklēt to kungu, pielūgt viņu, slavēt viņu. Man ir kāds iedrošinājums no Dieva vārda. Pirms mēs Dievam kopīgi dziedāsim, vēlējos nolasīt pantu no 30. psalma, 13. panta. Un tur
Dāvids saka šādus vārdus. Lai mana dvēsele tev dzied un neciešu klusu. Ak, kungs, tu mans Dievs, es tev pateikšos mūžīgi. Un pirms tam tur ir Dāvids stāstījis par to, izlikt šajā dziesmā, ko Dievs viņam ir darījis, un kad Dievs viņa žēlabs ir pārvērs līksmē un novilcis sēru drēbes un tērpis viņu ar prieku, ka viņš viņu ir dziedinājis, ka viņš viņu ir atpestījis. Un tie, kas mēs esam piedzīvojuši Dievu, ka viņš mūs ir atradis, mums vienmēr būtu jābūt par ko viņam pateikties, slavēt viņu par to, ko viņš ir darījis, ka viņš ir noliecies pie mums, ka viņš mūs ir uzrunājis, ka viņš mūsu sirds ir atvēris sev, izglābis un atpestījis. Un, lai tas ir kā iedrošinājums, ka mēs neciešam klusu, ka tiešām mūsu dvēsele dzied un gavilē viņam. Un varbūt brīži mūsu dzīvē katram, kas ejam ar Dievu kopā, kad ir pārbaudījumi, kad ir bēdu ielejis un ir noskums gars. Es ticu, ka Dieva gara klātbūtne mūsu ceļ arī tajos brīžos. Un ir brīži, kad ir jāizvēlās savu mutu atvērt un viņu slavēt un godināt, neskatoties uz apstākļiem mūsu dzīvē. Un es pat to esmu piedzīvojis, kad es to esmu izvēlējies, kad man ir bijis grūti. Viņš ir pacēlis man garu, viņš man ir iepriecinājis, man ir atgriezusies ticība, cerība un paļāvība uz viņu. Tad, kad es esmu atvērs savu muti un viņam dziedājus par to, kas viņš ir, pateikusies par to, ko viņš jau ir darījis manā dzīvē un ticībā skatījusies uz to, ko viņš darīs, sagaidot, ka viņš darīs, jo viņš ir uzticams. Tad, mīļā draudze, es aicinu, kurš vēlās var celties kājām, kurš vēlas var palikt sēžam, bet ka mēs dziedāsim Dievam no visas sirds kādas dziesmas. Pateicībā nāku tava vaiga priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu. Pateicībā nāku tava vaiga priekšā, kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, jo tāds kā tu. Tevi slavējot par tavu žēlsirdību,
žēlastību, mīlestības bagātību, kungs, kur tu mums dāvā, piedošanas bagātību. Paldies Tev! Paldies, ka Tu, kungs, mums mūsu grēkus esi piedevis, ka Tu tos esi paņēmis nost no mums caur Jēzu Kristu, un ka tagad, kungs, mēs varam Tev tuvoties kā Tavu mīļie bērni, Tevi slavēt un godāt un pazīt kā savu tēvu, savu mīļo debesu tēvu. Paldies, Tev, Dievs, par visu, ko Tu mūsu dzīvēs esi darījis, ko Tu šai draudzē esi darījis, ko Tu dari tagad, Dievs, un ko Tu vēl darīsi. Mēs Tevi slavējam, pielūdzam, visu cieņu un godu, kungs, Tev pienesam. Pielūkšu Tevi no visas sirds, slavēšu Tevi ar spēku es, meklēšu Tevi, es katru dienu, sakošu Tev, kur vedīsi Tu, kur vien vedīsi Tu, visu slāvu Tev vien dodu, visu godu Tev vien pienesu, tikai Tevi vēlos pielūgt, tikai Tu šīs slāvas cienīgs. Zemošos Tev, ķēniņ Tu man, kalpošu Tev, visu atdošu Tev. Es pacelšu acis uz Tevi, Dievs, paļaušos es uz Tevi vien, tik uz Tevi vien, visu slāvu Tev vien dodu, visu godu Tev vien pienesu, tikai Tevi vēlos pielūgt, tikai Tu šīs slāvas cienīgs, visu slāvu Tev vien dodu, visu godu Tev vien pienesu, tikai Tevi vēlos pielūgt, tikai Tu šīs slāvas cienīgs. Pielūgšu Tevi no visas sirds, slavēšu Tevi ar spēku es, meklēšu Tevi, es katru dienu, sakošu Tev, kur vedīsi Tu. Kaut mīlestību savu Tev, es izteikt spētu, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darīji, manis Tev, mīļais glābēj. Cik laimīgs es, ka varu piederēt Tev, nav vietas, kur
svētīgi un grūtsirdīgi nāciet pie manis, es jūs atvieglināšu. Paldies, kungs, ka arī šodien mums saka šo aicinājumu katram cilvēkam, katram savam bērnam, katram, kurš tevi meklē un vēl nav personīgi iepazīts, nākt pie tevis, Jēzu, un piedzīvot, kā ir būt tavās rokās, kā ir būt pie tavas sirds. Ko nozīmē uzticēt savus rūpes, visu savu zudīšanos tev. Paldies, Tev, kungs, ka Tu esi mūsu glābējs, mūsu Dievs, mūsu debesu tēvs, un ka Tavās rokās mēs esam mūžīgā drošībā. Paldies Tev! Caur Jēzu Kristu, Dievs, mēs Tev pateicamies un Tevi slavējam. Āmen! Tā kā šodien ir mātes un ģimenes diena, tad ir atbilstoši, ka mēs arī lūdzam par bērniem un priecājamies par visām tam daudzajām skaņām baznīcā un slavējam Dievu par to. Sakam, aleluja! Baznīcā nav klusums. Jo ir otrs variants – kapa klusums, vai ne? Bet tas nav tas, ko mēs izvēlamies. Mēs izvēlamies dzīvību, mēs izvēlamies bērnus un līgsmību. Kādu dienu, kad Dāvids bija valdnieks jau ilgus gadus, viņš domāja, es būvēšu Dievam templi. Un pēc tam pravietis Nātans nāk ar Dievu vēstu viņam un saka, nē, tu nebūvēsi man, es būvēšu tev namu. Un kā mēs saprotam jaunās derības gaismā jau, tad šī nama būvēšana nebija tikai saistīta ar to, ka Jēzus nāca, bet tā bija saistīta ar visiem, kas caur Jēzu kļuva ticīgi, un kā apostols Pēters raksta pirmajā vēstulē, uzceliet no sevis, kā no dzīviem akmeņiem, šo templi. Un visi, kas tiek piepulcināti Kristum, ir šī jaunā, lielā Dieva nama dalībnieki. Kad vēlāk, pirmā laika, 29. nodaļā, tiek salikt vēl daudz lielu, spēcīgi ziedojumu, materiālās vērtības, lai uzbūvētu šo fizisko templi. Lūkšanā Dievam Dāvids saka tādus vārdus: no tavas rokas mēs dodam tev. Tas ir, tu mums to visu biji devis, un mēs tagad to dodam tev. Mēs tagad aizlūksim par bērniem. Bērni mums ir Dieva dāvana. Un tas ir tas labākais, ko vecāki var darīt, dzīvot ar šo apziņu. No tavas rokas, Dievs, mēs esam saņēmuši. No tavas rokas mēs dodam tev. Un mēs dodam viņus atpakaļ tev, lai tu uzbūvētu no viņiem templi. Mēs aicinām priekšā bērnus un viņu vecākus. Šodien mēs aizlūdzam par 3 bērniņiem, bet varbūt ir vēl kāds, kurš nav pieteicis iepriekš. Ja jūs gribētu, ka par jūsu bērniņu aizlūgtu, tad jūs arī varat nākt. Bet mums ir pieteikta Grēta, Dārta un Grieta. Jā, lūdzu. Nu, redziet, cik skaisti, vai ne? Bērni ir Dieva dāvana. Mēs ar vecākiem dalamies šajā pārliecībā, ka Dievs viņus ir devis. Un mēs viņus uzticam Dievam, lai viņi augtu Dievam par godu. Un lai mūsu kopīgā lielā ģimene, draudze, lai mēs varētu kopā ar jums stāvēt nomodā par jūsu bērniem, gan ar savām lūkšanām, gan ar jebkuru citu palīdzību, lai sakmētu viņu augšanu Dievam par godu. Aicinu piecelties, mēs lūksim Dievu. Kungs, mēs esam pateicīgi Tev par to, ka Tu esi savā žēlastībā
šajā pasaulē radījis, veidojis ļoti uzmanīgi saviem nolūkiem Grētu. Mēs pateicamies par to, ka viņa ir tavās rokās kopš bērnības, un mēs lūdzam tavu svētību pār viņu bagātīgi, ka viņa jau savā bērnībā mācās redzēt un novērtēt tevi, tavu darbu, tavu žēlastību, tavu mīlestību Jēzu Kristu, atsaucas tai un kļūst par dzīvu un spēcīgu daļu no tavas lielās un mūžīgās draudzes. Mēs lūdzam svētī viņu gan fiziski, gan viņas dvēseli, ka viņi izaug tavam godam, ir veseli, ka viņi dzīvo tavam godam, ka viņi tev mīl un ir par spēcīgu liecību citiem par tavu lielo spēku un žēlastību. Kungs, mēs pateicamies arī par Dārtu, un mēs lūdzam svētī viņu bagātīgi, kā arī viņa jau savā bērnībā vai jaunībā uztic savu dzīvi tev, ka viņa tev mīl, ka viņa ir laimīga ar tevi, ka viņai tu esi svarīgs, ka viņa var iepriecināt savus vecākus ar savām izvēlēm, un ka viņa var tiešām būt nevis par pasaulīgu cilvēku, bet par pasaules mēroga cilvēku. Par pasaules mēroga kristieti, kungs, kas rāda gaismu tautām. Mēs lūdzam tavu žēlastību visai ģimenei, lai tavu svētību un žēlastību ir viņiem bagātīgi. Kungs, tāpat mēs arī lūdzam par Grietu, mēs pateicamies par viņu, par to, ka arī viņa vienmēr ir bijusi tevis nodomāta. Un mēs lūdzam tavu svētību par viņu un žēlastību, kā arī viņi var savā bērnībā gan saņemdam vecāku mīlestību, bet vēl vairāk saņemdam un novērtēdam tavu mīlestību, augt tavam godam, ka tu viņai esi svarīgs un ka viņa ir aizrautīga, tevis meklētāji, tevis pazinēji, ka viņa staigā tavos ceļos, mīl tevi un ar savu dzīves paraugu un piemēru aizrauj līdz visu savu ģimeni, visus savus brāļus, visu savu apkārtni, kungs, ka viņas pēdas ir redzamas, ka tās ir ar tavu svētību. Kungs, svētī ģimeni, palīdz, kā arī viņa var dedzīgi mīlēt tevi, staigāt ar tevi, nenogurstoši. Mēs lūdzam par sevi kā draudzi. Kungs, mēs esam šeit dalībnieki, aktīvi dalībnieki pie tā, lai arī svētītu šīs ģimenes. Palīdz, kungs, ka tā būtu mūsu patiesa un dziļa vēlēšanās katru reizi, kad mēs atceramies, kad nākam kopā, kad redzam šīs ģimenes un šos bērnus, lūgt par viņiem, iedrošināt, mīlēt un sekmēt viņu augšanu tavam godam. Kungs, lūdzam šo žēlastību. Tiec tu godināts mūsu aktīvā dzīvē tavam godam. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Mēs gribam arī jums atstāt atmiņai gan puķītes, gan arī kartiņu. Kartiņā ir ieraksts, tas būs visiem vienāds. Jēzus vārdi: laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Tas ir unikums, un tas Bībelē nav visās detaļās izskaidrots, jo ir tikai viens ceļš pie Dieva, tas ir caur Jēzu Kristu. Kā Dievs to dabū gatavu ar bērniem, to mēs vēl uzzināsim. Bet Jēzus teica, tādiem pieder, lai Dievs jūs svētī. Šajā brīdī es aicinu priekšā visus bērnus, visus, arī tos, kuriem ir 8 un vairāk, jo mums tā praksa pēdējā laikā, kad svētdienas skolā ir tikai tie, kur ir vecumā līdz 7 gadiem, bet šodien nāk priekšā visi bērni, varbūt arī kāds, kurš vairs nav bērns, bet jūtās kā bērns, labprāt gribētu kaut ko pagraizīt.
Es pieļauju, ka tā lieta arī varētu sarunāt. Tā, labi. Palaidīsim bērnus uz svētdienas skolu, pielūdzot Dievu par viņiem. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo iespēju, kas mums tikko bija aizlūgt par 3 bērniņiem. Un tā tik tiešām ir, ka tā ir žēlstības dāvans, kurš Tu mums dod šie bērni. Un mēs pateicamies par katru vienu, kurš šeit šajā brīdī stāv priekšā. Mēs lūdzamies Dievs, lai Tu viņus svētī šajā rītā. Dievs, paldies par katru ģimeni, kur savus bērniņus laiž šeit, lai viņi varētu jau no mazām dienām dzirdēt Tavu vārdu. Lūdzamies arī par svētdienas skolotājiem šajā rītā. Dievs, es kopā ar viņiem mācot šos bērnus. To lūdzos Jēzus Tavā vārdā. Āmen. Šajā brīdī saliksim arī mūzikai skanot ziedojumu. Tas ir brīvprātīgs, īpaši tiem, kuri ir kā viesi šajā draudzē. Jūs, protams, to var darīt. Un mūzikai skanot saliksim tātad ziedojumu. Izskan mūzika, kad projām paņemts viss, pie Tevis nāku es. Ilgojos Tev sniegt, ko slavas cienīgu, Tavai sirdī, Dievs. Pār dziesmu vairāk dodu Tev, izteiktā spēja, es zinu, to neprasī man. Daudz dziļāk uzlūkotu, cauri ārienei, Tu sirdī ieskaties man. Es atgriežos, kur slava plūst, pie Tevis mans kungs, pie Tevis Jēzu. Piedod, kungs, kad esmu kļūdījies, par Tevi mans Dievs, par Tevi Jēzu.
Iecāšies. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mūs svētī tik ļoti, ka tā tik tiešām ir, ka Tu mums dod, bet mēs varam dot Tev atpakaļ. Kungs, svētī šo kopā likto ziedojumu, lai tas Tev nes slāvu, lai tas Tev nes godu un vairo Tavu valstību. Kā šeit Liepājā, Latvijā, tā arī līdz pašai pasaules malai. To, Kungs, Jēzus, lūdzamies Tavā vārdā, un Jēzus lūdzos arī šajā brīdī, kad pārdomāsim Tavu vārdu, Dievs dod, kad mūsu sirds būtu atvērts, mūsu ausis būtu atvērts, lai mēs dzirdētu, ko Tu mums vēlies sacīt. To, Kungs, Jēzus, lūdzos Tavā vārdā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Šodien ir skaists notikums. Mēs varam svinēt māmiņu dienu, mātes dienu. Mums bija aizlūgums par bērniem. Mēs palaidām bērnus uz svētdienas skolu. Laukā spīd saulīti, patīkams laiks. Ziniet, tas, kādā virzienā uz doto brīdi iet pasauli un cik tā mēs runājam par ģimenēm, tad pētot dažādas statistikas, tā bilde vairs nav tik skaista, cik varbūt tās viņa ir šodien. Ģimeņu skaits strauji samazinās. Patiesībā pa pēdējiem 2 gadiem, ja es nemaldos, negribu samalot, 36,000 ģimeņu Latvijai samazinājušās. 36,000. Un neejot pat citās statistikās par to, kas notiek pasaulē un tam līdzīgi. Situācija ir samērā bēdīga. 15 gadus atpakaļ Nīderlanda kļuva par pirmo valsti pasaulē, kurā likumīgi tika atļautas vienzimuma laulības. Jā. 15 gadus atpakaļ Nīderlanda kļuva par pirmo valsti pasaulē, kurās tika atļautas vienzimuma laulības. Tātad vīrietis legāli varēja apprecēt vīrieti un sievieti. Ir pagājis tikai nedaudz vairāk par 15 gadiem, un šāds vienzimuma laulību legalizācijas process straujos tempos ir aptvēris ļoti plašu pasaules daļu. 2012. gada beigās vienzimuma laulības bija atļautas 11 pasaules valstīs. Liekas, kas tad tur ir? 2001. gadā pirmā valsts, 11 gadus vēlāk 11 valsts. Bet, 3 gadus vēlāk, patiesībā man bija ļoti grūti atrast pareizo statistiku uz šodien, tāpēc, ka tik strauji pieaug to valstu skaits, kurās ir atļauts šīs vienzimuma laulības, tad uz doto brīdi cipars ir audzis vairāk nekā par 100%. Tas ir baisi, bet tā ir realitāte. Mēs šodien dzīvojam laikā un valstī, kurā varbūt tās mēs daudz lielā mērā no tā esam pasargāti. Bet es ticu, un diemžēl es tam ticu, ka tas nebūs uz ilgu laiku. Bet jautājums ir,
runājot par ģimeni, kas tad ir ģimene? Kas ir īsta ģimene? Kas ir patiesa ģimene? No kā tā sastāv? Vai ģimene ir tā, kā to nosaka valsts likumdošana? Vai ģimene ir tā, ko varbūt tās domā kāda individu grupa? Vai tomēr ģimene ir tā, kādu to radīja iesākumā Dievs? 20 gadus atpakaļ mācītājiem šādi ievada svētdienā nebija nepieciešama, jo tādas problēmas nebija. Diemžēl mēs dzīvojam laikā, kad tas, kas kādreiz bija nepieņemami, tagad ir pieņemami. Tas, kas kādreiz bija nepiedienīgi, tas šodien ir norma. Ja 20 gadus atpakaļ kāds būtu atzinies, ka viņš ir gejs vai lesbieta, tad viņš visticamāk pazaudētu kādus zobus. Bet šodien viņiem pat nav kauna par to runāt publiskās vietās. Paziņot pasaulē, cik samaitāti viņi ir. Kaut gan viņi tā neuzskata. Paziņot pasaulē, cik varani viņi tagad ir, jo tagad viņiem pienākās tiesības. Protams, Bībele to sauc vienā vārdā. Bībele to sauc par grēku. Tās ir grēka sekas. Kā rezultātā Dievs šos cilvēkus ir nodevis šādam izvirtīgam un izvirtušam dzīves veidam. Tās ir grēka sekas. Tas ir sods par grēku. Kāpēc es šo visu pieminu šajā rītā, brāļi, māsas? Varbūt domājat, vai tad nevar par kaut ko skaistāk runāt? Mēs šodien svinam kā nekā mācas dienu. Mēs nākošu svētdienu, kā mēs zinām, ir, kā jau Mārtiņš pieminēja, vasaras svētki, arī ģimenes diena. Un tāpēc, par cik mums kristiešiem vasaras svētki jau pats par sevi ļoti liels notikums, kur mēs zinām apostoļu darbu 2. nodaļā, svētais gars nāca, tad mēs, protams, nākošu svētdienu veltīsim laiku runājot par svēto garu. Bet šajā svētdienā es vēlos runāt par ģimeni, par māmiņām, domāt par māmiņām, bet īpaši par ģimeni. Jo, manuprāt, tās ir vērtības, par kurām mums ir jāsāk iestāties arvien vairāk. Varbūt tās 10, 20 gadus atpakaļ tas nebija tik aktuāli. Taču pēdējā laikā tas tiek apdraudēts. Sabiedrībā šī vērtības kala sāk gāzties pavisam otrādi. Un ja šodien mums Latvijā šī situācija ir samērā droša, tad es šaubos, vai mēs tā varēsim teikt pēc gadiem 20, kad mani bērni audzinās savus bērnus. Mēs varam tikai iedomāties, kas notiks pēc 20 gadiem pasaules mērogā. Bet šajā rītā es gribu apstīties, kas tad ir patiesa ģimene. Kā jau es teicu, mums varbūt tās, kas esam, es vēl sev jau pieskaru pie vecās paudzes, tādā ziņā, kad es vēl izaugu tajos laikos, kad vēl bija normāli. Bet es domāju, īpaši tie, kur varbūt tās tagad aug, varbūt pusauģu gados, un īpaši bērni, viņi, protams, šeit nav, bet jūs varēsiet pastāstīt. Īpaši bērniem šis uzskats tiek lēnām lausts, kad ir jau ok, ja divi vīrieši kopā dzīvo. Tas jau ir pieņemam. Ja viņi tā grib, lai viņi tā dara. Galvenais, ka viņiem ir kāds mācītājs, patiesībā malnu mācītājs, jau izbijis mācītājs, atlaists, teica, galvenais, ka divi cilvēki starpā ir uzticība, saticība un mīlestība. Vai tie divi vīrieši vai divas sievietes, tas nav svarīgi. Juris Cēlīts bija tas, kurš to teica, tas kādiem kaut ko izsaka. Protams, tas nav tas, ko Bībele māca. Un tāpēc es gribu šajā rītā apskatīties, kas ir tas, ko māca Bībele. 1. Mūzes vēstulē, 2. nodaļā, no 20. līdz 22. pantam mēs lasām. Tas ir tad, kad Dievs rāda, un tur visus tos zvērus un viss tas radīšanas process un tā tālāk. Tad mēs lasām tādus vārdus, bet Ādams neatrada palīga, kas viņam atbilstu. Un Dievs tas kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku, un tas aizmiga. Un viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēku. Mēs redzam, ka Dievs redzēdams, ka Ādamam nav palīga, viņš nepieveda Ādamam Jāni vai Pēteri, viņš pieveda Ievu. Kāpēc gan ne Pēteri vai kāpēc ne Jāni? Kāpēc varbūt Andri varēja pievest? Kur būtu bijis problēma? Tomēr viņam bija kādi vārdi jāiedod dzīvniekiem un vēl kādas lietas, kas jādara. Dievs varēja tā darīt, bet Dievs tā nedara.
Pavisam vienkārši atbildi mēs lasām turpat tās 1. Mūzes 1. nodaļā 27. un 28. pantā. Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja uz tiem: augļojieties, vairojieties, piepildiet zemi, pakļaujiet sev to un valdiet pār visu, kas ir radīts. Šī bija šī Dieva iestatītā kārtība. Un patiesībā tikai Ādamam mīlot Ievu ir iespējams piepildīt šo viņiem Dieva doto uzdevumu, šo pirmo patiesībā, šos pirmos 2 vārdus – augļojieties un vairojieties. Tas ir iespējams tikai vienīgi, kad Ādams mīl savu sievu Ievu. Nekādā citā veidā tas nav iespējams, diemžēl. Zinātne vēl pat tā nav attīstījusies. Tas tikai parāda to, kāda ir šī Dieva iestatītā kārtība, kādu viņš no paša sākuma to ir paredzējis. Sātans, protams, to cenšas laust ar visiem veidiem, kādi viņam nāk prātā. Un ja mēs skatāmies, tad patiesībā Sātans jau to dara kopš seniem laikiem. Ja mēs apskatāmies uz ģimenes modeli, tad jau Bībeles laikos mēs varam lasīt, ka šis ģimenes modelis, proti viens vīrietis, viena sieviete ir bijusi apdraudēta. Es pastāstīšu atkal no 1. Mūzes 19. nodaļas, mēs lasīsim kādus pantus, un es pastāstīšu, kas tur notiek nedaudz, lai jūs ieiet tajā kontekstā iekšā. Tad ir kāda pilsēta Sodoma, kurā notiek daudzas ļaunas lietas, un Dievs sūta 2 savus vīrus, savus eņģeļus pie šī vīrieša, pie šī taisnā lata, kurš dzīvo šīs pilsētas pievārtē, lai viņš mūk projām no šīs pilsētas. Bet klausieties, kas notiek, kad šie vīri ir atnākuši pie lata, lai viņam stāstīja kādas lietas. Tad 1. Mūzes 19. nodaļa no 4. līdz 8. pantam, un pēc tam 11. Tie vēl nebija apgulušies, kad Sodomas pilsētas vīri aplenca namu, zēni un sirmgalvi, visādi ļaudis no visām malām. Tie aicināja latu ārā un sacīja: kuri tie vīri, kas pie tevis iegriezās naktī? Liec tiem iznākt ārā pie mums, un mēs iepazīsim viņus, iepazīsim tos. Un lats aizgāja pie viņiem ārā, vārtos durvis aizbuldētams aiz sevs un sacīja: brāļi, nedariet taču tādu grēku. Redziet, man ir 2 meitas, kuras neviens nav atzinis. Es likšu viņām iznākt pie jums, un jūs varat tām darīt, kā jums patīk. Tikai tiem vīriem nedariet nekā, tāpēc, ka tie nākuši mana jumta pavēnī. Liekas, kur būtu problēma, ka šie vīri nāk un prasa, vai šie vīri nevarētu iznākt ārā, iepazīties ar mums. Un šis Lats saka, brāļi, nedariet taču tādu grēku. Kopš kura laika iepazīšanās ir grēks? Skaidrs, ka runa iet par iepazīšanos. Es apstījos pāris angļu valodas bībeles tulkojumus un beidzot atradu, nebija zem tālu jāmeklē, man tikai 2 ir augšā kabinetā. Un vienā no tiem bija ļoti skaidri uzrakstīts: izlaid šos vīrus ārā, liec tiem vīriem iznākt ārā pie mums, lai mēs varam būt attiecībās ar viņiem. Tur ir rakstīts mazi un jauni un sirgalni, vīri no visām malām. Un mēs pat redzam Lata atbildē, ka Lats saka: es jums atdošu savus meitas, viņas ir jaunavas, ņemiet viņas, dariet ar viņiem, ko jūs gribat, bet laižiet šos vīrus vaļā. Mēs redzam, cik samaitāta bija šī pilsēta, ka šie pilsētas vīri ieraudzījuši jaunus vīrus, ienākam šajā pilsētā, bija gatavi durvis iznest laukā. Bet redzam, kas notiek 11. pantā, kad situācija palika saspringta, tad iesaistījās Dievs, un visi cilvēki tika sisti ar aklumu, gan mazie, gan lielie, tā, ka tie nevarēja vārdus pat atrast. Briesmīga situācija. Pat tajos laikos bija situācija, kādu mēs tikko lasījām. Tas ir briesmīgi. Un mēs, protams, liek mani pieminēt, kas notika ar to pilsētu. Rītaismai austot, uguns krīt no debesīm un pilsētu iznīcināja tā, ka līdz pat šai dienai šī pilsēta nav tikusi atjaunota. Tā bija netikla pilsēta. Tad, kad runa iet par beigu dienām, tad Bībelē tiek pieminēta tieši Sodoma un Gomora un tās izvirtība. Kad runa iet Bībelē par laika beigām, tieši Sodomas un Gomoras izvirtība tiek pieminēta. Un mēs vairs neesam tālu līdz lielākā daļa pasaules iedzīvotāji, ja lielākā daļa pasaules valstis būs legalizējis viendzimuma laulības. Un tas, kas mums varbūt tās 20 gadus atpakaļ likās kaut kas neatņemams, tad šodien tas vairs tā nav.
Mēs tuvojamies laiku beigām. Beigu laikiem. Mēs tuvojamies laikam, kad ģimene tās vērtības tiek apdraudētas tā kā vēl nekad. Pirmajā Mūzes Dievs, kad viņš radīja Ādamu un Ievu, viņš radīja viņus kā ģimeni. Un nu Sātans ir sācis ķerties klāt arī ģimenei. Dieva acīs ģimene ir tā, kas reprezentē vairākas lietas. Dieva acīs ģimene reprezentē vairākas lietas. Vīrs un sieva, kuras slēdz derību viens ar otru, bībeliski, viņi mīl viens otru vairāk nekā sevi. Tie liek viens otra vajadzības augstāk par savējām. Laulībā vīrs reprezentē Kristu, bet sieva draudzi. Caur to visu Dievs mums rāda, kā viņš mūs mīl un cik ļoti viņš mūs mīl, ka viņš atdeva savu dēlu par mūsu grēkiem, ka viņš mīlēja mūs vairāk par sevi un lika mūsu vajadzības augstāk par savējām. Mēs redzam arī to, ka tagad, kad mēs esam laika beigās, šīs vērtības, kā jūs teicat, tiek apdraudētas un jautājums paliek neatbildēts, cik ilgi vēl Dievs. Kā salmā mēs esam, cik ilgāk Dievs pretinieks vēl nievāsies. Cik ilgi vēl? Mēs nezinām, cik ilgi vēl. Bet šodien mēs esam šeit. Un es ļoti gribu domāt, ka tie, kas mēs esam šeit, mēs esam viensprāts par to, kas ir patiesa Bībele un no kā patiesa ģimene un no kā tā sastāv. Ka tā sastāv no viena vīra un no vienas sievas. Un tā, šī bija pirmā daļa, ko es gribēju pastāstīt. Es gribēju, lai mēs visi esam uz vienas platformas, uz viena pamata, kad ģimene sastāv no vīra un sievas. Es ceru, ka tik tā mēs esam viensprāts. Paldies! Un tad apskatīsimies, ko Bībele mums māca, kā mums izturēties vienam pret otru. Ja jau Dievs iesākumā nolika mūs vienu vīrieti un vienu sievieti. Divi dažādi radījumi. Ir daudz dažādas anekdotas par to, ka sieviete varētu izprast, pat nevarētu izprast sarakstot šādu grāmatu. Un vēl daudz dažādas lietas. Ir visādas anekdotas un stāstīt par vīriešiem un sievietēm, cik viņas ir atšķirīgi. Un tomēr Dievs tā bija no sākuma ieplānojis. Viena no rakstvietām, kur mēs šajā lītā apskatīsimies, ir no Efeziešu vēstules, mums visiem zinām. Tad Efeziešu vēstule 5. nodaļa no 22. līdz 25. pantam. Mēs lasām, sievas. Es domāju, kā būtu. Es zinu, ka bija viens tulkojums, es esmu to iepriekš teicis, ka patiesībā tur, kur runa iet par vecākiem, tur vairs neiet runa vīrs un māte, bet tur iet runa vecāks viens un vecāks divi. Patiesībā ļoti atbilstoši tam laikmetam, kurā mēs ejam. Bet pagaidām mūsu latviešu tulkojumā tā nav rakstīts, un šeit ir teikts tā, sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Un tad tur ir komats, lai viņu padarīt skaistu, šķīstu, nevainīgu un tā tālāk. Sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem. Bet viņš man nemīl. Vīri, mīliet savus sievas. Viņi man neklaus, ka kāda mīlestība ir vispār runa. Viņi man vispār pat neklaus uz vārdu. Šī ir spēle, kura nekad nebeidzās un nekad nebeigsies, ja tā tiks spēlēta pēc šādiem noteikumiem. Redziet, kāds ir princips grēkam, kad mēs grēkojam? Ja man kāds nosaka telefonu, tad tas nenozīmē, ka es tagad drīkstu aiziet kādam citam nozagt telefonu, lai es varētu teikt, nu, tagad mēs esam kviti. Man nozaga, es nozagu, viss kārtībā, es īpaši nepārdzīvoju. Ja man kāds sistu, tad tas nenozīmē, ka es drīkstu iet sist kādam citam pretī.
Redziet, Bībelē teikts, ka mēs katrs atbildēsim pats par sevi. Neatkarīgi no tā, kā rīkojas otrs, mēs atbildēsim par to, kā mēs esam rīkojušies. Es to saku tajā sakarā, kad tas, ko es tikko teicu, viņš man nemīl, tad es viņu neklausīšu, viņi man neklaus, tad es viņu nemīlēšu. Un tā mēs to spēli varam spēlēt ilgi pingpong. Tikai pingpongā tā starpība ir tā, ka bumbiņi nokrīt pie zemes, kaut gan apstājas. Šajā ziņā atkal to var spēlēt ļoti ilgi. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, un vīri mīlēt savas sievas ir ļoti bieži dzirdēts teikums, vairāk kārt. Tāpat bieži dzirdēts arguments, kas vīri netaisos klausīt, jo viņš man nemīl, un otrādi es netaisot mīlēt savu sievu, jo viņi man neklaus. Es viņam, viņš man, un jā, un bet, un tas nestrādās. Mēs to visu ļoti labi zinām. Interesanti, ka tieši vīru un sievas attiecības Dievs izvēlējās, lai parādītu mums Kristus attiecības ar draudzi, Kristus attiecības ar kristiešiem. To viņš lieto šajā, viņš saka, tas ir noslēpums, tos jums saku, tos pielīdzina Kristus attiecībām ar draudzi. Vīrs un sieva, tas pats, kas Kristus un draudzi. Redziet, mēs visi piekritīsim, ka tas, kas šeit Efeziešos ir teikts, tas skan ļoti labi. Kur sieva negribētu, ka vīrs viņu mīl? Gribētu. Protams, ka gribētu. Un kurš vīrs negribētu, ka sieva klausa vīram visās lietās? Arī tajās, kad ir jābrauc, nezinu, kaut kādu spēli, skatīties futbolā, piemēram, un sieva kaut ko citu grib. Īpaši tajās lietās, vai ne? Kurš negribētu, visi gribētu. Un redziet, tas, kas šeit ir rakstīts, tas skan jau ļoti labi, tikai liekas, kā to dzīvē varētu ielikt, kā tas varētu nostrādāt. Es domāju, ka neviens vīrs uz pasaules, kurš jebkad ir dzīvojis, dzīvo un dzīvos, viņš nespēs mīlēt savu sievu tā, kā Kristus ir mīlējis savu līgavu, savu draudzi. Jo redziet, Kristus bija Dieva dēls, viņš nodzīvoja perfektu dzīvi, viņš nodzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, viņš mums atstāja. Un patiesībā kaut arī Dievs apzinās, ka mēs nespējam būt perfekti, kaut arī Dievs zina, ka mēs kritīsim, viņš tomēr caur Jēzu Kristu mums devu šo perfekto piemēru, kuram sekot. Jēzus nodzīvoja perfektu dzīvi, bez kļūdām, viņš atstāja, viņš tagad saka, vīri, mīlēt tāpatās, ka es mīlēju savu draudzi. No vienas puses liekas tāda bezcerība. Jo redziet, tas nebija tā, ka Dievs mums liek darīt kaut ko, ko viņš pats nebūtu gatavs darīt. Viņš izdarīja, un viņš teica, tagad dariet tāpatās. Protams, jautājums paliek, cik tas ir iespējams, cik tas ir mūsu spēkos, un cik vīri spējīgi to izdarīt, un sievas spējīgi atkal paklausīt. Tas ir cits jautājums. Bet tik tālu, cik runa iet par to, ko Dievs izdarīja, Dievs mums deva perfektu piemēru, kuram sekot. Ir tīpaši vīriem. Viņš mums atstāja laktiņu, pēc kuras tiekties, kur mēs sasniegsim tikai tad, kad skatīsimies Jēzus sejā. Un mēs visi esam atkarīgi no tā, ko izdarīja Jēzus, atkarīgi no viņa dzīves, atkarīgi no šī viņa pievēra, no viņa nāves un no šīs viņa augšām celšanās. Mēs visi esam atkarīgi. Arī Pāvils vairāk kārtas teica saviem klausītājiem, sekojiet manai priekšzīmei, sekojiet manam paraugam, atdariniet mani. Kad man pārstāt klausīt savam vīram? Kad man pārstāt mīlēt savu sievu? Tas ir jautājums ļoti aktuāls. Tāpēc, kad, cik ilgi vēl? Ja tu zinātu, 5, 10 gadi pagājuši, nekas nemainās. Es, protams, varētu dot tādu atbildi, kādu ik viens vēlās dzirdēt. Jebkādu. Protams, kad es jūs saprotu, tāda ir dzīve, es saprotu, protams, nepatīk, nekas. Vai vienmēr var šķirties, pēc tam apprecēsies otrais, nepatiks otrais, trešo reizi, ceturto toču trāpīs. Tā ir. Es, protams, varētu dot tādas atbildes. Bet, redziet, es kā mācītājs neesmu aicināts runāt to, ko ausis vēlas dzirdēt. Jo man arī būs jāatbild par katru vārdu, kur es esmu šeit runājis. No maniem tiks atprasīts. Protams, no jums arī. Bet īpaši, domāju par sevi šajā rītā, runāju par šo tēmu. Es nevaru runāt to, ko varbūt tās cilvēcīgi es gribētu saprast un teikt. Bet es varu teikt tikai to, ko māc Bībele.
Jautājums, vai es vienmēr visu sapratīšu pareizi, vai vienmēr būs taisnība? Nu, nē. Man pašam arī vēl ir garš ceļš ejams, es daudz mācos un pieļauju kļūdas, taču es ceru, kad vismaz to, ko es teikšu šorīt, tas ir tas, kā es to redzu Bībelē. Kad man pārstāt klausīt savam vīram un kad man pārstāt mīlēt savu sievu? Atcerieties Jēzu Ģedzimanas dārzā. Viņš nokrīt ceļos, viņš lūdz Dievu, viņš saka, Dievs, ja ir vēl kāds cits ceļš, kādā cilvēks var tikt pestīta, tad Dievs lūdzu, ļauj, lai man šis biķers iet garām. Tas ir pirms Jēzus ciešanām un krustā sišanas. Viņš 3 reizes lūdz. Un mēs zinām, Dieva atbild bija, nē, nav cita ceļa, tev ir jāiet tas ceļš un cita ceļa nav. Tāpat arī es atbildu. Kā mums cilvēkiem, cita ceļa pie Dieva nav kā viens caur Jēzu Kristu, tāpat arī vīram cita ceļa nav kā mīlēt savu sievu. Līdz nāvi viņu šķirs vai kā viņi tur saka. Kā tur ir vīri. Vai sievas paklausīgas visās lietās līdz nāvi šķirs. Vismaz laulību dienā visi ar smaidu, ar sevis izdomātiem tekstiem, citi atkārtojot mācītāju tekstu saka. Bija kāds vīrs ar sievu, kur nāca pie mācītāja un teica, mācītāji, mēs esam izdomājuši šķirties. Mācītājs teica, pagaidiet bišķiņu, viņš piegāja pie plaukta, paņēma vislielāko, visbiezāko bībeli, bēng vīram pa galvu, bēng sievai pa galvu, apguļ. Paiet kāds brīdis, sieva vīri mostās, mācītājs atkal abiem pa galvu. Paiet kāds brīdis, viņi ceļās augšā, sieva saka, mācītāji, pagaidiet, nesitiet. Kāpēc tu tā dari? Viņš saka, līdz nāvi jūs šķirs. Redziet. Tā ir. Es, protams, esmu ļoti labā lietas kursā par dažādām situācijām, kādas laulībā ir ienākušas. Krāpšana, vardarbība, mēli, skaudība, neusticība, naids un citas tam līdzīgas lietas. Un tad jautājums pavisam ir cits, ko tad man darīt? Nu, man ir tāda situācija, kā man rīkoties. Protams, tev jau viegli teikt, dariet tā un vēl nezinu kā, bet ko man darīt, ka man man ir tāda situācija, nav iespējams sadzīvot. Es vēlos pirms tam nolasīt Marka evaņģēlija 10. nodaļas dažus pirmos pantus. Un pienāca farizēji un Jēzu kārdinādam jautāja viņam, vai vīram ir atļauts šķirties no savas sievas? Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, ko Mūzes jums ir pavēlējis? Un tie sacīja, Mūzes atļauj rakstīt šķiršanās rakstu un šķirties. Jēzus tiem sacīja, jūsu cietās sirds dēļ viņš jums šo bausu ir rakstījis. Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, un tie 2 būs viena miesa. Tad tie vairs nav 2, bet viena miesa. Tāpēc, ko Dievs savienojas, to cilvēks lai nešķir. Ir teikts, ko Dievs savienojas, to cilvēks lai nešķir. Mēs varētu varbūt iet soli tālāk un teikt tā, labi, bet vai mēs varētu teikt tā, tad labi, es kā cilvēks nevaru šķirt, bet vai Dievs, to, ko Dievs ir savienojis, vai pats Dievs to var šķirt? Mēs, protams, tieši atbildi šī Bībelē neatrodam, kaut kā, ja tā būtu pozitīva, tad tas būtu arī pret paša Dieva dabu. Es zinu to, ka varbūt tas ir kāgu šajā brīdī domā, Tom, ja tu nodzīvot laulībā 10 gadus vai 20 gadus, tik cik es esmu nodzīvojis un saskaries ar tām problēmām, tad tu dziedāt šodien pavisam citu dziesmu. Var būt. Bet šodien es domāju tā, kā es domāju,
un es mācu to, ko es redzu Bībelē. Miesīgi es visticamāk gribētu teikt tā, sievas, tās, kuras no jums cieši vardarbību mājās no saviem vīriem, rītdien pat satiekamies, es jums iedošu labāku, palīdzēšu atrast labāku advokātu un viennozīmīgi šķirieties ārā. Tas taču nav normāli. Tās sievas un tie vīri, kur piedzīvo neusticību no otra cilvēka, šķirieties, tūlīt pat ātri, pirms nav pa vēlu. Tās sievas un tie vīri, kur piedzīvo naidu, kur vairs nemīl, kur šī mīlestība ir izzudusi, nav jēga mocīties, šķirās laukā, labāk, it īpaši, ja tu vēl esi jauns, kamēr tu vēl var atrast jaunu meiteni, tikmēr ātri meklē kaut ko. Protams, es tā varētu teikt. Bet ziniet, vai man tajā dienā, kad es stāvēšu Dievu priekšā, man būs jāatbild par sevis izteiktiem vārdiem. Jo pamatojumu tām lietām es Bībelē neatrodu. Diemžēl. Turpretī mācot un runāju to, ko es šorīt esmu teicis, es to varu pamatot Dieva vārdā, uz kur es varēšu atsaukties, kad man būs jāatbild. Tāpēc mans secinājums šajā rītā ļoti vienkārši. Ja Efeziešos ir rakstīts vīri mīlēt savus sievas, un sievas esiet paklausīgi vīriem visās lietās, tad tas to arī nozīmē. Mums vīriem savus sievas ir jāmīl un meklēt šķiršanos no viņām, tad, kad ir teikts jā vārds. Es to redzu, ka tur vairs opcijas tādas nav. Patīk mums tas vai nepatīk? Protams, es vēl varēju sākt. Jūs varbūt tās kā domājat tagad to, paklausīsimies pēc 10 gadu, ko teiks. Lai Dievs dod, kad es varētu to pašu teikt. Jo tas ir tas, ko es redzu Bībelē. Protams, mēs varam iet uz semināriem, kur visu kaut ko citu stāst, bet šodien es mācu Bībeli. Tāpat arī sievas. Savus vīrus ir jāklaus, un šķiršanās vairs nav opcija. Un es zinu to arī. Un skatoties dažādas statistikas, šķiršanās draudzē kādreiz bija kaut kas neiedomājams. Šodien vairs nav īpaši starpības starp šķiršanos kristiešu vidū un šķiršanos pasaulē. Starpības vairs nav. Es zinu to, ka arī šodien šeit ir ģimenes, kuras ir varbūt tās šķīrušās, vai varbūt tās atrodas uz robežas, vai varbūt tās jau 2 reizi, 3 reizi šķīrušies. Jā, es to ļoti labi saprotu. Bet problēma jau redzēt ir bijusi tajā, ka mēs neesam spējuši mīlēt tā, kā mīlēja Jēzus. Mēs neesam spējuši mīlēt tā, kā mīlēja Jēzus. Jo, ja mēs arī spētu pieņemt otru cilvēku tāds, kāds viņš ir. Ar tām nepilnībām, ar tām kļūmēm, ar to, kas mums nepatīk. Mēs spētu viņu pieņemt. Un redziet, problēmas jau nekad nav pirmajā gadā laulībā, kad visi ir ļoti skaisti, sieva izskatās pēc Coca-Colas pudeles. Problēmas jau sākās tad, kad piedzimis pirmajam bērnu, viņi sāk izskatīties pēc piena kannas. Kā jūs to iepriekš teicis, tad jau sākās problēmas. Bet mums ir jāspēj pieņemt cilvēku, kādi viņi ir. Un es arī ticu, ka caur to, ja viens cilvēks spēr to soli un pieņemt otru cilvēku, īpaši varbūt tas prasīt tam cilvēkam, kurš varbūt tā mēs varētu teikt ir labāks, pieņemt to sliktāko cilvēku. Bet caur to tas sliktākais cilvēks, ja tās drīkst teikt, tas, kurš varbūt apbišot otru cilvēku, tas cilvēks varbūt tās mainītos. Ziniet, kādam varbūt šis viss izklausās bezcerīgi, bet man personīgi viena iedrošinājuma dod viena apziņa, un ar to es gribu nobeigt. Dievs mums ir devis lūgšanu. Lūgšanu. Lūgt vienam par otru. Lūdziet viens par otru. Katru dienu. Vīri, lūdziet par savām sievām un lūdziet ar savām sievām. Un tāpat arī sievas. Lūdziet par saviem vīriem un lūdziet kopā ar viņiem. Un es ticu, lai arī kāda situācija varbūt šajā brīdī ir tavā dzīvē,
kad ir iespējama dziedināšana attiecībās, ja tikai mēs lūksim. Jo redzēt, problēma bieži vien ir tā, ka mēs nemeklējam atbildes lūkšanā. Mums liekas, ko tad lūkšana izmainīs? Man ir reāli vajadzība, un es tagad iešu lūkšu kādam Dievam. Nē, lūdziet. Un es ticu, ka lūkšana izmaina lietas, lūkšana izmaina cilvēkus, lūkšana glābi sabrukušas laulības un lūkšana atjauno. Un es ticu, ja mēs kļūsim stiprāki Dievā, mēs lūksim par saviem vīriem, mēs lūksim par savām sievām, es ticu, ka Dievs var darīt brīnumus. Es tiešām tam ticu un pie tās arī šajā rītā palikšu. Samosimies, lūksim Dievu. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šo rītu, kur Tu mums esi dāvājis par šo skaisto dienu, bet tajā pašā laikā, kungs, Tu redzi, kādā laikā mēs dzīvojam. Tu redzi, Dievs, par to, ka ģimene, kā Tu to sākumā radīji, tā tiek apdraudēta, Dievs. Viendzimuma laulības nāk iekšā Eiropā tik lielos tempos. Patiesībā viss pasaule lēnām tiek pārņemta. Un, kungs, Jēzus, mēs lūdzamies. Vai tas ir Tavs prāts un tā tam jānotiek? Ja tas tā ir, kungs, un tas viss ir beigu laiku zīmes, Dievs, tad palīdz mums būt stipriem ticībā, pastāvēt šajā laikā. Bet tā pašā laikā, kungs, es ticu, ka Tu arī aicini mums iestāties par to. Iestāties par patiesību, iestāties par to, ko Tu savā vārdā mums esi teicis. Un Dievs, Tu redzi, ka pat Latvijā ģimeņu skaits samazinās ne tikai par dažām ģimenēm, bet vairāk kā pusliepāji. Vienkārši tāds cipars, 36,000 ģimeņu samazinās, Dievs. Mēs lūdzamies, Dievs, lai Tu esi žēlīgs ģimenēm, lai Tu esi žēlīgs vīriem un sievām, ģimenēm, kuras audzina bērnus. Dievs, īpaši šajā laika posmā, kurā šādi maldi ir iegājuši iekšā sabiedrībā. Kungs, Jēzus, lūdzos, lai Tu pasargā. Īpaši mūs šeit, kas dzīvojam Latvijā, Liepājā. Es mums žēlīgs, Dievs. Un tāpat tās, Dievs, Tu redzi, cik grūti Dievs patiesībā ir dzīvot kopā vīrietim ar sievieti. Tas nav tikai skaists rožu dārzs, Dievs, bet tas ļoti bieži vien ir arī šiem ceļojumiem, ar šīm problēmām, ar šīm sāpēm, ar šīm ciešanām, ar šiem grēkiem, Dievs, jo mēs tomēr esam grēcīgi cilvēki, Dievs, un es lūdzos, lai Tu palīdzi tajos brīžos, kad ir tik grūti, Dievs, palīdz mums lūgt, it īpaši par to otru cilvēku. Dievs, es zinu, kādas ir, cik grūti ir lūgt par otru cilvēku. Īpaši, ja tu domā, ka man pašam ir taisnība un tas otrs cilvēks kļūdās. Dievs palīdz, ka mēs varam lūgt gan par sevi un gan par šo otru pusīti savā laulībā. Un es ticu, Dievs, ja mēs vairāk un vairāk ģimenes nāks lūgšanās Tavā priekšā, tad es ticu, Dievs, ka ģimenes var tikt atjaunotas, laulības var tikt glābtas, Dievs, un vismaz vēl uz kādu brīdi mēs varētu baudīt to, kas ir īsti ģimene. Debes Tēvs, es ticu arī, kad šajā brīdī ir kādas ģimenes mūsu vidū, kurām ir šīs problēmas, un kuras varbūt tās ir liela lēmuma priekšā. Kungs Jēzus, es lūdzos, lai Tu jo īpaši darbojas pie šīm ģimenēm. Lai Tu jo īpaši uzrunā gan vīrus, gan sievas. Savā žēlstībā Tu pieskaries katram ikvienam no viņiem. Dod savu žēlstību, Kungs Jēzus. Mēs Tev lūdzamies kā draudze. Jēzus Kristus Tavā vārdā. Amen. Say
Prieku dāvā mūsu pirmais rīta apskāviens. Prieku dāvā ilgas klusībā, kad esmu viens. Kā mazs eņģelīts pie jums es pieglaužos, un no sirds tad Dievam pateicos. Kā mazs eņģelīts pie jums es pieglaužos, un no sirds tad Dievam pateicos. Es jūs mīlu, kad vienus mazus sirsniņu,
Labdien visiem! Šis bija Svētdienas skolas bērnu sveiciens māmiņām, visām māmiņām, omītēm, lai jums skaista šī diena, lai Dievs jūs svētī bagātīgi un iepriecina ar šīm bērnu dziesmām. Vēl es gribu atgādināt, ka tātad no 6. līdz 12. jūnijam mūsu draudzē norisināsies bērnu nometne Iespējamā misija. Tas būs bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam. Lūgums ir pieteikties, lai mēs zinām, cik daudz aptuveni bērnu varētu būt līdz 27. maijam. Ja ir iespējams, neatlieciet uz pēdējo brīdi, izdomājiet. Tātad nometni no 6. līdz 12. jūnijam. Pieteikties līdz 27. maijam vai nu pie manis vai pie Agneses. Agnes parādies. Tur ir Agnese. Un no katra bērna būs dalības maksa 5 eiro par visu to nedēļu. Tad vēl ir lieta tāda, ka šajā skaistajā dienā Svētdienas skola arī beidz savu darbiņu un atpūšās uz vasaras sezonu. Tāpēc man ir jums aicinājums kā draudzei. Tā kā mēs esam viena liela ģimene, un ja jums kāds radinieks vai bērns palūgtu, pieskat to manu mazbērnu vai pieskat man to draugu bērnu uz pāris stundām. Arī tā kā mēs esam viena ģimene, tad lūgums, ka jūs pieteiktos uz vasaru, lai svētdienās mums šeit būtu varbūt mazliet mierīgāk, varbūt klusāk, varbūt vienu svētdienu šajā vasarā jūs varat atrast laiku, protams, neviens, jo ņemiet līdzā, meklējiet kādu palīgu, kurš varētu palīdzēt, pieskatīt bērnus, iziet laukā varbūt ar viņiem, iziet zālē, iziet, padziedāt, paspēlēties, varbūt pazīmēt vienkārši, lai viņi netraucētu un lai mums būtu visiem sirdīs miers. Arī lūgums paldies tām 3 māsām, kuras ir pieteikušās uz vasaru, bet tā kā vasarā svētdienas ir vairāk nekā 3, lūdzu piesakieties vēl kādu. Un tā kā beidzās šī Svētdienas skolas sezona, es gribu pateikt lielu paldies arī visiem skolotājiem, kuri ir iesaistījušies šajā Svētdienas skolas darbā. Tāpēc nāc, Lilī, tu šeit pie mums, nāc priekšā, mēs tev gribam teikt lielo paldies. Nāc, Andrej, lūdzu, nāc arī tu. Mārtiņ, nāc tu par savu ieguldīto darbu. Nākat priekšā, lai Sarma, Kārlis mums skolotājs ir, Solveiga, Līga, Aigars. Mēs arī jums gribam teikt lielo paldies par jūsu ieguldīto laiku, par jūsu darbu, ka jūs esat atsaukušies, un vēl mums tāds vienmēr zvans draugam, ja kāds nevar skolotājs tikt, tad Zintriņai mēs zvanam, viņu ir patiešām glābējis, un Zintriņa nāca arī tu lejā. Nākam, nesam. Paldies patiešām jums, skolotāji. Atpūšaties, uzkrājiet spēks un noteikti rudens sezonā aicināsim jaunus skolotājus klāt. Labi. Tā tik tiešām ir, kad Svētdienas skola ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa no katras draudzes. Lūdzu. Linda, tā bita, lūdzu, nāciet priekšā. Jūs paliekiet. Un aizlūksim šajā brīdī Dievu par katru vienu no skolotājiem. Zemosimies lūkšanām. Paldies Tev, debes Tēvs, par katru no šiem cilvēkiem, kur atsaucās šajā gadā kalpot pašiem mazākajiem Svētdienas skolā. Paldies, Dievs, ka Tu katru vienu no viņiem uzrunāji un ka patiesībā tik liels pulks skolotāji varēja būt šajā gadā kopā ar bērniem. Un es lūdzos, Dievs, lai Tu viņus bagātīgi svētī. Un, protams, Dievs runāt uz viņiem
vai nākošais gads ir gads, kurā arī viņiem jāņem dalība. Un tāpat lūdzamies, kungs, lai tu piepulcini atkal jaunas vadītājus uz nākošo sezonu un arī par Svētdienas skolas nometni, kas stāv priekšā. Mēs lūdzamies, Dievs, lai tu esi aiz visa tā, lai tu to vadi un lai tu esi tas, kurš pieved tos bērniņus, kuriem ir jādzird evaņģēlijs par tevi, šī vēsts par tavu glābšanu priekš mums. Par to mēs, Jēzus, pateicamies tev tavā vārdā. Āmen. Pirms tapa pasaulē, tu biji iecerēts, un katra nopūtā ir Dievam dārga. Par tevi domājot, Dievs dēlu sūtījis, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc Tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc, tava sirds salauztā, tā Dievam vērtīgā, vārda spēkā un Jēzus asinīs, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Šo mīlestību nevar nopelnīt, lai ko tu darīs, Dievs durvis neaizvēr. Par tevi domājot, viņš dēlu atdevis, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc Tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc, tava sirds salauztā, tā viņam vērtīgā, vārda spēkā un Jēzus asinīs, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc Tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc, tava sirds salauztā, tā viņam vērtīgā, vārda spēkā un Jēzus asinīs, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Vārda spēkā un Jēzus asinīs, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Jā, paldies Tev, Dievs, par to, ka tik tiešām Tu visu esi izdarījis. Viss, kas mums ir jādara, jāatsaucās tam, ko Tu esi darījis mūsu labā. Paldies Tev, Dievs, par to. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar ikvienu no jums no šodienas līdz mūžībai. Āmen.